20 gadi ir ļoti laba garantija, manuprāt. Jā. Šajā ēkai finansējums nāk no Altuma. Renesko ir tas, kas aizņēmās to otru pusīti. Viņiem ir 45% dāvinājums, ko dāvina Altums. Viņiem būs arī garantēts 45% enerģijas ietaupījums 20 gadus. Ja nesasniedz ietaupījumu, Renesko maksā. Ja sasniedz ietaupījumu, cilvēki laimīgi, viņiem mazāk apkursa rēķini. Princips ir tāds, ka iedzīvotāji turpina maksāt plus mīnus tie paši rēķini, kas ir bijuši līdz šim. Vienkārši šobrīd viņi turpinās viņus maksāt kā renovētai mājai. Iespējams, tas maksājums nedaudz pieaugs. Atjaunošanas darbi ir dārgi šodien nekā tā ietaupīta enerģija. Kas ir jāsaprot, par dzīvokli vienmēr jāmaksā. Vai nu tu krāji un maksā par remontdarbiem, jo šīs mājas ir no 76. man liekas. Rēķini viņas ir padzīvojuši. Tur tecēja no gala fasādē ūdens, jumtu lūka tek, tur ir problēmas ar karstā ūdens un apkursa sadali. Jebkura māja prasa uzturēšanas. Un tad tu izvēlies, vai tu liec naudiņu un krāji, jebkurā gadījumā, lai kādā mirklī viņu salabotu, vai tu uzreiz dzīvo atjaunotā mājā un maksā jau par atjaunotu ēku. Un tev nav jāuztraucās par drošību. Vienmērīgs komforts dzīvokļos. Tu vari brīvi dzīvot un raizēties par citām lietām, un mājas sāpīgi jautājumi tev nav ikdienā jārisina. Notiktu kaut kāda avārijas situācija, plīsta kāds stāvats, iedzīvotājiem jau tāpat būtu jāmaksā par. Precīzi, visiem vienkārši tajā brīdī ir jāmaksā, un tad par 100%. Un avārijas darbi parasti dārgi, jo viņus vajag steidzam tūlīt. Tad beidzot iedzīvotāji pieņemuši plānotu lēmumu, kurš ir ilgi nācis, bet tas iedos mājai otru dzīvi. Ja arī kaut kāda tur avārijas darbi notiek, tad mēs to veicam paši. Pēc renovācijas mēs dodam 20 gadu garantiju. Paldies Dievam arī, un paldies arī valdībai. Šajā pusē mēs neredzam, otrā pusē mēs apiesim apkārt, es tev parādīšu, tur ir balkoni. Katram dzīvoklim ir loģija, katrs ir centies jau viņu kaut kā stiklot agrāk. Mūsdienīgāk, kāds vēl no padomu laika kaut ko ir taisījis. Tātad visi tie betona paneļi, margu paneļi, kas ir, tos mēs visus ņemam nost, taisam jaunu siltinājumu pīrāgu ar vati, starpklāju, iestiklojam loģijas ar jaunu mūsdienīgu stiklojumu. Šajā mājā, piemēram, lielākā daļa logus jau ir nomainījusi. Protams, tie, kas ir saglabājušies vēl no padomu laikiem, tie koku vecie logi, tos mēs mainam šī projekta ietvaros, jo, protams, mums ir ļoti svarīgi, lai tā kopējā mājas energoefektivitāte, lai viņi palielinās. Protams, tie ir 3 pakaļš logi, līdz ar to gan skaņas izolācija, gan siltumizolācija, viņi ir līmenī. Tā jau nav ekstra šobrīd, bet tas jau ir tāds standarts augsts līmenis. Mēs jumta segumu mainam un siltinam bēdeņu pārsegumu. Tagad vislabākie nosacījumi Altumam, nav labuma bez ļaunuma. Būvniecības izmaksas mums viss ir kāpošas ļoti strauji, bet paldies Dievam arī, un paldies arī valdībai, kad arī tās attiecinamās izmaksas šobrīd ir krietni plašāks nekā tas bija agrāk. Mēs ventilējumu fasādi, nomainīsim apkursu sistēmu, karstu ūdeni, siltināsim gan pagrabu pārsegumu, gan bēniņus, nomainīsim jumta segumu, atjaunosim visas ventilācijas, skursteņus. Ir ļoti svarīgi, lai māja elpo, lai nekas nepelē. Loģijas aiztiklosim visas smuki vienādas. Bet māja ir arī jau saskaņots. Projekts, viss ir gatavs, jūs zināt, kā viņi izskatīsies, krāsas, visus. Jā, protams, viss ir jau saskaņots. Būs ļoti moderns, skandināviski. Pelēcīgi, būs ļoti labi, iztīsies ļoti labi. Domāju, tas ir tāds pionieris Bolderājai, atjaunojas ne tikai mājas kaut kādos bagātos mikrorajonos, bet droši var to atļauties darīt arī Bolderājā.